Šeit nu nāk Marijus. Starp citu, preses konferencē Marijus arī bija ļoti pārliecināts par savu uzvaru. Viņš, teiksim tā, bija diezgan bravūrīgs un izteicās ļoti interesanti par savu oponentu, par Andreju, bet es atvainojos Ivanu Kožečenkovu. Kad Ivanu nosauca par to, ka viņš ir vairāk kārtējis Ghetto Fight čempions, tad Marijus iesmēja un teica, kas ir Latvijas čempions, ko jūs tur, un ar tādu bravūrību, teiksim, šo preses konferenci arī turpināja, un, protams, Ivans teica, ka tur daudz nerunās un visu parādīs ringā, un to arī novēlu Ivanam parādīt. Cīņa norita, kā jau teicu, līdz 66 kilogramiem. Ivans ir, kā teikt, kā jau es iepriekš minēju, Ghetto Fight dubultais čempions 61 un 66 kilogramos. Šī cīņa Ivanam ir pirmā šogad, nav bijis īpaši aktīvs šajā gadā, tāpēc, teiksim, lai Ivanam veicas un lai parāda savu labāko performansi. Es noteikti ticu, ka viņš ir gatavs, ja reiz ir izlēmis šodien kāpt ringā un pret ne vienkāršo pretinieku no Lietuvas. Ivans Kožečenkovs pret Marijusu Šeputis. Paskatīsimies, kā tas viss būs. Pēc preses konferences man ļoti ieintriģēja šī cīņa. Kā teiksim, ja tā būtu pro cīņa, tad viņi mācētu pārdot šo cīņu ar to, kas notiek preses konferencē un pēc sarunām. Skatīsimies, vai tiešām Marijus Šeputis ir tik labā formā, lai uzveiktu Ghetto Fight dubulto čempionu Ivanu. Marijus Šeputis. Latvija pret Lietuvu. Ivans pret Marijus. Sparta pret Lajenu. Aiziet, pirmais rauns. Arī būs 3 raundi. Šobrīd Marijus izvēlējies taktiku iet uzreiz. Izstāsts grib iet ar cīņu parterī. Zinām, ka lietuvieši ir labi grepleri. Neesmu nekad sekojis īpaši līdzi iepriekš Marijusam Šeputis, neesmu arī nekādu informāciju īpašo sagatavojis par viņu. Neesmu redzējis nevienu viņa cīņu, tāpēc man šitas viss ir arī kā debija, skatoties uz viņu. Un īsti nezinu, ko no viņa sagaidīt. Izstāst, ka viņš labprāt iet uz parteri un strādā parterī. Šobrīd Marijus ir ieņēmis vadošo pozīciju, bet pašlaik neko īpašu nedara. Un izstāsts, ka Ivans mēģinās kaut kādā veidā izrītot, izgriezties un tikt atpakaļ stājā. Izstāsts, ka Ivans arī ir labā pozīcijā nonācis, gurnis ir dabūjis diezgan augstu un šeit pat varētu mēģināt kaut kā lēnām tikt līdz žņokšanas paņēmienam, kaut 3 stūru uzlikt vai arī ārbāru uztaisīt. Lai arī Marijus it kā atrodas izdevīgākā pozīcijā, Ivans strādā daudz vairāk un izskatās labāks. Neliels metiens. Nekad slami nav patīkami. Ivans ātri izmet gurnus ārā. Izskatās, ka bija kaut ko iecerējis, bet ne līdz galam sanāca. Un šobrīd Marijus pat nezinu, kam atdot šo raundu. Jā, par takedownu varbūt Marijusam varētu iedot nelielu punktiņu un pēc vadošās pozīcijas, bet, manuprāt, Ivans zemē strādāja daudz aktīvāk un bija bīstamāks, atrodoties uz muguras.
Labāk nevajag. Es jau parādīšu video pēc tam, redzēs, sapratīs, ka labāk nevajag. Nu tā, vēl priekšā 2 raundi. Skatīsimies, ko Ivans darīs, lai šoreiz nebūtu takedown. Gribētu redzēt šos abus vīrus tomēr arī nedaudz strikingā. Kurš no viņiem būtu pārāks? Atbalstam savu favorītu šajā cīņā. Marijus Putis Stīvlā. Bet, kā jau mums pirmajā raundā iezīmējās, mums ir apmēram skaidrs, ko lietuvietis ir sagatavojis, kādu mājas darbu viņš ir izdarījis, lai šo cīņu uzvarētu. Ļoti spēcīgs sitiens no Ivana puses. Ļoti spēcīgs Ivana sitiens, un šobrīd Marijus tomēr nokontrolē, bet Ivans ir saķēris galvu un cenšas dabūt vadošo pozīciju parterī, bet izstāsta, ka tas neizdosies. Marijus tomēr ir pārāks greplers. Vai varbūt nepareizi izteicos, ne greplers, bet viennozīmīgi, ka viņam ir wrestlinga bāze. Bet Ivans šobrīd ar savām greplinga iemaņām ļoti labi visu dara. Nu, izstāsta, ka Marijusam tik labi nesokās, kā tas izdevās viņam preses konferencē, un šobrīd Ivans viennozīmīgi pārņem iniciatīvu. Dzirdam no trenera, saka atspiedies un sit, lai nelien cīņā, jo Marijus laikam tomēr ir labāks tieši uz takedownu. Brīvās cīņas bāzi. Ivanam arī ļoti labi veicās stājā, tāpēc, manuprāt, arī treneris pareizi saka, ka Ivanam vajadzētu cīnīties stājā. Vēl viens takedowns no Marijusa puses, bet Ivans atkal apķērīgi paņem tādā skolnieku tanī paņēmienā, iz galvas un izdara metienu. Šobrīd ļoti interesanta cīņa starp šiem cīkstoņiem. Bija sītiens galvā tikko, kas nav atļauts zemē, diemžēl galvā sist nedrīkst sist tikai korpusā, un šeit bija sītiens galvā. Uzreiz notiek cīņa no kājām. Nu, nedaudz pamānīja, Marijus parādīja takedownu, bet neiegāja. Nu, es nezinu, manuprāt, šis rauns jau bija vairāk Ivana pusē. To sedziņu nedaudz pārvelk uz savu pusi, bet, nu, viss izšķirsies noteikti 3. raundā. Un, kas zina, ja tā cīņa būs tiešām līdzīga 3. raundā, tad iespējams būs vēl ekstra rauns. Manuprāt, Ivanam nevajag neko baigi mainīt no cīņas, bet varbūt vairāk pamēģināt tomēr takedown aizsardzību ieslēgt, lai nenonāktu cīņu tik ātri uz zemes, lai gan viņš tur slikti neizskatās, viņš tur dara visu pareizi, viņš jūtās lieliski, kā redzam, arī uz zemes, zina, ko darīt. Varbūt vienkārši vajadzētu būt uzmanīgākam raunda sākumā, pamēģināt nedaudz aizvedīt cīņu stājā. Nu ko, pienāca 3. rauns. Teiksim tā, ka Marijus varbūt neizskatās tik labi, kā viņš tiešām to demonstrēja preses konferencē. Ivans šobrīd izstāsta svaigāks, ļoti labi izskatās. Skatīsimies, kas notiks šajā 3. raundā. Jāietur distancīti, nedrīkst ļaut iet kājās. Ivans ļoti labi izskatās šobrīd stājā, ļoti labi uzbrukumi. Kaut ko sasita, izskatās kājas sasita. Ivans cerams, ka nav trauma, kas neliedz viņam turpināt šo cīņu veiksmīgi. Jā, un atkal būs takedowns. Marijus tomēr nočekoja momentu, kad ieiet kājās. Šobrīd Ivans labi aizstāvas. Vajag vairāk atspiesties par būri, nepazaudēt balansu. Nē, viņi tomēr izceļ un skaists metiens, bet pats savus galvas uzmeta.
Oi, ļoti labi sitieni apmaiņa. Ivans trāpīja laikam precīzāk. Un vēl viens metiens, ļoti skaisti lietuvietis strādā tieši uz takedowniem. Man pagaidām izskatās šitas viss pēc ekstra raunda, ka iedos ekstra raundu visticamāk, ja tā cīņa arī noslēgsies šobrīd parterī. Bet nē, lietuvietis pieļauj kļūdu, mēģināja savākt muguru, pieļauj kļūdu, un Ivans šobrīd pārņem iniciatīvu. Sit korpusā nāk. 30 sekundes laļa, jāstrādā. Ivanam jāstrādā šobrīd, jāsaka korpusā vairāk, kaut kas jādara, jādomā, jāparāda aktivitāti, iespējams varēs pārvilkt arī to visu segu deķīt uz savu pusi un uzvarēt šo cīņu bez ekstra raundiem. Cēlies kājas, otru arī uz sit. No galvas, no augšas. Šobrīd laikam vēl viens sitiens galvā bija neatļauts no Ivana puses. Cīņa turpinās stājā. Vēl viens spēcīgs sitiens, lietuvietis izlaiž vēl viens spēcīgs sitienu. Un tas ir viss laikam, jā. Vai nu ekstra rauns, vai nu izskatās, ka Ivans tomēr šo cīņu būs pārvilcis savā labā. Skatīsimies, ko lems sānu tiesneši. Uzvarētājs. Один судья дал победу Ивану Кожиченкову. Tās tieši dalīts lēmums. И два судьи дали ничью. Экстра раунд. Ekstra rauns tieši tā, kā es biju domājis. Laikam jā, lai gan Ivans izskatījās labāk arī 2. un 3. raundā viņš izskatījās labāk, bet lietuvietis taisīja ļoti iespaidīgus takedowns, un es domāju, ar to viņš savus punktus savāca. Cīņa, teiksim tā, ir tiešām līdzīga. Ivans, protams, ir labāk stājā, tas ir acīm redzami, bet Marijus izdara pietiekoši daudz, lai nopelnītu ekstra raundu. После такого тяжелого боя редко можно на 100% быть уверенным в своей победе. Ekstra 2 minūtes. Es domāju, ka lietuvietis pārāk nemainīs savu taktiku, un viņam vienīgais, kas atliek darīt, ir taisīt takedown, iet kājās, jo stājā Ivans ir ļoti bīstams, un tādā veidā var viņš pazaudēt šo cīņu. Bet ja Ivans izdarīs visu pareizi un turēs distanci un neļaus Marijusam ieiet kājās, tad viss būs kārtībā. Ļoti spēcīgi sitieni atkal. Ivans pieļauj kļūdu, visu laiku izmetot kāju, to viņam nevajag darīt. Un tagad aiziet jau kautiņš. Ivans visu sāk ar ļauniem nodomiem, kā redz, uzreiz bija takedown mēģinājums, tāpēc es saku, jābūt ļoti uzmanīgam Ivanam. Marijus vienīgais, ko darīs, tas ir takedowns. Jo tikai tādā veidā viņš šo cīņu var uzvarēt. Šobrīd apmainās ar ļoti bīstamiem sitieniem. Vispār bez aizsardzības, rokas abiem ir lejā. Ļoti skaisti strādā Ivans gan korpusā, gan uzreiz galvā atbild. Un atkal ar kāju sitienus tie ļoti bīstami. Izstāsta, ka lietuvietim vairāk nepietiek spēka, lai piebeigtu takedowns. Un Ivans šobrīd var šo cīņu novadīt līdz galam tieši stājā un izdarīt pietiekoši daudz, lai uzvarētu un aizstāvētu savas jostas. Bīstami lietuvietis gribēja sagaidīt ar labo roku pār plecam. Vēl viens diezgan bīstams, bet Ivans skaisti ietur distancīt, izdara savus sitienus. Tomēr izmisīgs mēģinājums pēc takedown. Izskatās, ka viņš ļoti grib to takedownu savākt un tādā veidā iegūt kādu ekstra punktiņu, bet ar šobrīd, man liekas, ar to takedownu nepietiks, lai šo cīņu uzvarētu. Bet uz skatītājiem var uzspēlēt skaistu metienu uztaisīt, lai ir lielākas emocijas.
Šobrīd Marijusam vairs nepietiek spēka, jā, lai šos takedowns piebeigtu. Ivans ļoti labi aizsargājās un izstāsta, ka tā arī tā cīņa beigsies pie žoga ar Ivanu uzvaru. Такое чувство, что все кричали «Баня». Банёк. Vai mēs skatāmies mūsu tiesnešu pierakstos, pateiksim paldies mūsu atbalstītājiem. Nelegēns Maksima Proču, Top Melo G-Shop. Nu, ko, draugi? Sagaidām tiesnešu lēmumu. В этом бою есть победитель. Mums ir uzvarētājs. Pēc ekstra raundā. Сколько процентов? Izstāsta, ka Lietuvas Кто čempions больше дает? būs piedzīvojis zaudējumu. В этом бою победу одерживает Иван! Nu, protams, bez pārsteigumiem, manuprāt, godīgs tiesnešu lēmums. Ivans Kožičenkovs, atvainojos, Ivans ir uzvarējis šo cīņu un pelnīt. Īstās lietuvietis bija ļoti neapmierināts, bet interesanti par ko vienkārši neizdarīja pietiekoši daudz, lai šo cīņu uzvarētu. Ну чё, Вань? Без конференции было много сказано. Я тебе даю микрофон. Продолжай. Во-первых, Рига! Дайте шума! Ну, во-вторых, да, на пресс-конференции сказали, что латвийский уровень ММА так не классифицируется особо. Я думаю, вопрос закрыт. Так, а теперь маленькая предыстория, пролог перед обращением. Мы в последний раз, когда с тренером были на Гетто Гада Абалошина в ноябре месяце, после этого мероприятия он сказал мне одну фразу, чтобы я не стеснялся разговаривать на латышском, поэтому сегодня, чтобы тренер был рад не только победе, es parunāšu drusku latviski. Paldies Geto komandai, Getiņam, ka jūs iedeva man to sapņu iegūst labas cīņas vēl lielākos pasākumos. Un es domāju, ka pienācis laiks mums ar komandu doties vēl uz ārpusēm un celt mūsu karogu uz pasaules virsotni. Paldies, Getiņš! Jūs esat labākie un paldies manai komandai, mīļākiem treneriem. Man arī, ka es zaudēju 3 gadus pēc kārtas, kad sāku trenēties. Man visi teica, ka mani klubu, mani treneri daudzie draugi pazīstīja. Un es tā zināju, ka mēs ar treneriem ar visiem heiteriem покажем их место. Getiņš, vēlreiz paldies! Paldies Ivanam! Аплодисменты! Иван Кожиченков. Ļoti laba performance no viņa puses. Un kā mēs redzam, kad iepriekš lietuvieša minēto, ko pateica preses konferencē, diemžēl lietuvietim nesanāca par saviem vārdiem pastāvēt. Давайте конкурс караоке. Я про него не забыл. Сережа. Где? Un turpināsim ar 8. cīņu, un tā būs starp dāmām. Сережа, если ты хочешь, мы можем позвать Кристофа, чтоб спел с тобой. Bet dāmu cīņa būs pēc konkursa, tāpēc neliela pauzīte.